Čau, labadiena, Vāseļi! Esiet sveicināti podkāstā Ābola serde, kur es kopā ar viesi runāju par jauniešiem un ne tikai jauniešiem aktuālām tēmām. Vēlos iepazīstināt jūs ar šodienas viesi, Rīgas Tehniskās Universitātes Rezgas akadēmijas direktori Ivetu Mietuvu. Labdien! Labdien! Vēlos jums atgādināt, ka jūs varat ne tikai skatīties mūs, bet arī klausīties straumēšanas platformā Spotify. Tā kā droši paņemiet kaut ko siltu iedzeramu, tēju, kafiju, varbūt kaut ko uzkožamu, un neaizmirstiet piesakot mūsu sociālajiem mēdījiem. Nu ko, laiks nedaudz iesildīties, būs ātro jautājumu marafons, kur nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Teiksim tā, kurā jums vairāk patīk. Labi, sākam. Atpūta pie jūras vai meža? Pie jūras. Kafija vai tēja? Kafija. Piedzīvojuma ceļojums vai spā atpūta? Piedzīvojuma ceļojums. Pastaiga Lietuva vai saulē bez mākoņiem? Atkarībā no situācijas. Filma vai seriāls? Filma. Grāmata vai audio grāmata? Grāmata. Rīts vai vakars? Rīts. Darbs birojā vai mājās? Birojā. Saldumi vai sāļienaški? Sāļienaški. Jauna vieta vai pazīstama vide? Jauna vieta. Saruna aci pret aci vai ziņojuma telefonā? Izziņas? Viennozīmīgi aci pret aci. Paštaisīts ēdiens vai restorāna maltīte? Vienalga. Dienas plānošana iepriekš vai spontāni lēmumi? Dienas plānošana iepriekš. Runāt vai klausīties? Gan. Dzīvot pilsētā vai laukos? Gan. Ļoti jauki. Redz, esam nedaudz iepazinušies un arī iesildījušies. Ir laiks atklāt šīs dienas podkāsta epizodes tēmu, kā atklāt savu iekšējo potenciālu. Laiks aizkosties līdz sērdei. Kā jūs definētu, kas ir iekšējais potenciāls? Manuprāt, iekšējais potenciāls tās ir prasmes, kas cilvēkam tiek dotas. Un, manuprāt, ir tādas divas pieejas, kad mēs vispār runājam par cilvēka šī potenciāla attīstību. Bieži vien mēs gribam kaut kādas prasmes, kas mums nav tik stipras, it kā pievilkt vismaz līdz kaut kādam ideālam līmenim. Un otra pieeja ir, ka mēs izvēlamies to, ka mēs saprotam, ka cilvēkam ir konkrētas prasmes, konkrēti talanti un attīstam tieši šīs. Un es laikam esmu šī otrā varianta piekritējis, ka katram cilvēkam ir savas stiprās puses, un tās stiprās puses ir jāstiprina un jāattīsta. Kāpēc? Tāpēc, ka, manuprāt, kad mēs darām to, kas mums padodas, tad mēs arī paši esam apmierināti ar dzīvi, un tad izpildās tas triviālais princips, kā lēmīgs ir tas cilvēks, no rīta grib iet uz darbu un vakarā mājās. Un tā līdzīgi. Tāpēc, bet viennozīmīgi katram ir šis potenciāls. Katram ir savi laikam talanti, savas iezīmes, ko var attīstīt. Jautājums tikai tam, cik ātri cilvēks pats atrod tās savas stiprās puses, tās prasmes. Bet, manuprāt, tas jau kaut kur arī nāk no bērnības. Daudz ko mums vecāki redz un attīsta, bet, protams, nav tas labais variants, ko varbūt uzspiež vecāki. Tāpat ir skolotājiem sava loma, arī augstskolām noteikti, bet noteikti tad jau līdz augstskolām cilvēks vairāk vai mazāk ir sapratis tās savas personības stiprās puses. Bet būtiski ir arī tā, ka cilvēks pats, pats ar savu iekšējo es varbūt izrunās un saka, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt, tas ir tas, kas man padodas. Jā. Kādi faktori, varbūt cilvēki, pieredze, izaicinājumi jums ir palīdzējuši tiekties pie savu potenciālu vai sasniegt viņu? Man laikam ir tā, ka vispār liekas, ka mēs dzīvē satiekam pareizos cilvēkus. Īstajā brīdī, īstajā laikā tu satiec, kurš tev iedrošina vai tev vienkārši parādās kaut kāda iespēja. Es nezinu, man nekad vecāki nav neko īpaši uzspieduši. Tāpat laikā es biju diezgan centīgs bērns. Un, es laikam ļāvos situācijām, es ļāvos tā savu veidu straumē, un es esmu tur, kur es esmu.
Nu jā, es neteiktu, ka ir konkrēts faktors, kas ietekmē. Es teiktu, ka ietekmē gan cilvēki, gan pieredze, gan vecāki. Visi ietekmē. Bet es arī piekrītu jūsu teiktēm, ka neatkarībā no tā, kas tu esi, tu vienmēr būsi tajā vietā, kur tev ir jābūt. Jā, tieši tā. Un tajā laikā, kurā tev ir jābūt. Vai jūsuprāt vienmēr ir nepieciešams, lai teiksim tā, atklāt savu potenciālu, iziet no komforta zonas? Sevišķi jauniešiem tas aizsardzības burbulis, tas man te ir labi, man te ir ļoti jauki. Dažreiz jā. Es laikam teiktu, pat vairāk kā 50% gadiem varbūt ir jāiziet no komforta zonas. Tas varbūt tev liek kaut kā saņemties, mobilizēties. Arī tad, kad tu iziet no tās komforta zonas, tu saproti, pirmkārt, tu to nedari pats, ir vienkārši apstākļi, kas tev liek, jā, hopā, tu esi ārpus komforta zonas. Un tajā brīdī tu samobilizējies iekšēji, arī tajā brīdī tu pats novērtē, ka, ok, es redzu, cik daudz varu, es varu daudz vairāk, es arī šo varu galu galā izdarīt. Un tad tas aiziet, jā, bet ir arī, manuprāt, gadījumi, kad nav obligāti no komforta zonas arī kaut kādā, es nezinu, kaut kādā absolūti relaksējošā brīdī vai kaut kādā brīdī iedvesmojošā no kaut kādā ārējā faktora, no cilvēka. Domā, es arī to varu, vai ne? Un es izdaru to. Tāpēc nav, manuprāt, tā, ka obligāti jāiziet no komforta zonas. Bet, kā es teicu, vairumā gadījumā, jā, tas palīdz. Nu, jā, sevišķi varbūt tas ir aktuāli jauniešiem, kas ir introverti un ieslēgti sevī, ka, lai sasniegtu vairāk, ir tomēr jāiziet, jārunā, jākomunicē, jāmeklē jaunus sakarus un tam līdzīgas lietas, lai sevi attīstītu un ieguldītu sevī. Jā, bet man jau šķiet, ka mums Latvijā dzīvojušiem, varbūt pat pašiem arī latviešiem vairāk, mēs esam tāda kultrāka tauta, jā, mēs skaisti dziedam visu, bet kaut kādu tādu publisku telpu, mums ir tā sarežģītāk, jā. Mēs taču redzam pēc mūsu ārzemju studentiem, jā, ja saliek grupā, tad viņi nāks pirmie prezentēs, pirmie darīs, pirmie runās. Jo viņi ir dzīvojuši vidē, kur ir ļoti daudz, iedzīvotāju blīvums ir liels, un viņi saprot, ka tā sava vieta ir jāizcīna. Bieži vien tev viņi jāizcīna ar savu skaņu, ar savu balsi, ar savu klātesamību. Un līdz ar to mums varbūt ir bijuši tādi saveida siltumnīcas apstākļi, un tad mums tā, bet tāpat laikā mēs saprotam, ka šobrīd ir tā, kad šī spēja komunicēt, spēja būt komandā, tā ir tāda priekšrocība arī darba tirgū. Jā, arī tā tīklošanās un sadarbība tas spēlēs pozitīvu lomu arī nākotnē. Jā, varbūt tāds neparasts jautājums, kādu lomu spēlēja jūsu pieredzē, jūsu dzīvē, teiksim tā intuīcija un tā iekšējā balss, vai jūs klausat viņu, vai arī nē? Varbūt jūs esat analītisko lēmumu pieņēmēji. Tieši tāpat kā ar potenciālu, manuprāt, intuīcija un iekšējā balss ir katram. Un man liekas, ka man viņa arī ir. Bet, manuprāt, uz intuīciju tu vari paļauties, ja tu to lēmumu pieņem kaut kādās dažās sekundēs. Pēc tam tev automātiski ieslēdzas loģika. Jā? Un vai loģika vienmēr ir tas labākais variants? Nezinu. Man jau liekas, ka brīžiem ir vērts paļauties to savu intuīciju un iekšējo balsi. Vismaz es tā daru. Dažreiz ir jāriskē, teiksim tā, nemēģināts nezaudēts. Ja nepamēģināsi, neko jau nezaudēsi, bet ja neizdarīsi neko, tad tu nožēlos, ka tu to neesi izdarījis. Jā, varbūt arī jauniešiem ir aktuāli, kā pārvarēt bailes un šaubas, kas bieži vien kavē to sevis izzināšanu. Varbūt kaut kādi ierobežojumi un tie kompleksi, varbūt, cilvēks ir ļoti nerunīgs un tam līdzīgi. Manuprāt, atsevišķos gadījumos, kā jau es teicu, pat ja cilvēks ir nerunīgs, viņam ir citas stiprās puses. Jā? Nevar visi iet uz skatuves un runāt, un varbūt nevajag sevi arī dažreiz piespiest. Jā? Mēs varam būt ļoti labs datorspeciālists, mēs varam kaut kādas citās profesijas būt. Nav tā, ka visiem jāprot viss. Jā? Bet, protams, ka to ir iespējams arī attīstīt. Nonāk kaut kādā vidē, varbūt arī ar kaut kādu labu mentoru, kurš tevi iedrošina, ka tu arī pa laikam esi tādā vidē, kur tu to atļaujies, tad arī tā lieta aiziet. Es zinu ļoti labus piemērus, ka viena no maniem kolēģiem ir tiešām tur
mācījusi to publisko runu un pārvērt tās bailes, un daudziem cilvēkiem tas arī palīdz. Kā es teicu, es nedomāju, ka vienmēr visiem vajag prasa publiski runāt, tāpat kā visiem nav jāprot operēt un daudz citas lietas. Nu jā, arī uzņēmēja darbībā bieži vien ir tā, ka ne visi var būt uzbrucēji, ne visi var būt aizsardzībā. Dažiem ir jābūt ar citām iespējām un talantiem, kuriem var citās puses attīstīt. Jā, varbūt vēlētos arī uzzināt jūsu domas, kā jūsuprāt sabiedrības gaitas, to, ko gaida no mums citi, atšķiras no tā, ko mēs paši jūtam un aicinām. Vai vienmēr ir jāpaļaujas uz to, ko sabiedrība no mums gaida, piemēram, vecāki jauniešiem gaida. Tu iesi uz grāmatvedību, tu iesi uz jurisprudenci, tu iesi uz mehānikiem un tam līdzīgi, vai jāpaļaujas tam savējam, tam savējai iekšējai balsī? Manuprāt, ar vecākiem ir tā, ka bieži vien vecāki grib savus nerealizētos sapņus īstenot saviem bērniem, kas ir pilnīgi aplam un nepareizi. Tādā ziņā es šo kļūdu attiecībā saviem bērniem neesmu pieļāvusi, jo es, piemēram, ļoti labi apzinos, ka viņi arī ir diametrāli pretēji pat domāšanā. Ja es esmu matemātikas pēc būtības, tad viņi ir tas radošas personības. Tāpēc aicināt arī citiem vecākiem noteikti to nedarīt, jo katram bērnam, katram cilvēkam ir sava vieta un savi talanti, un tas nav pareizi. Savukārt, tā kā mēs paši it kā sākam domāt, ko mūs sagaida no sabiedrības, ko no mums sagaida sabiedrība. Manuprāt, 90% cilvēki sevi novērtē zemāk nekā jūs vērtē sabiedrība. Jā, mēs esam it kā iekšēji kompleksaināki, ko padomās, un godīgi sakot, ir pilnīgi vienalga, ko padomās. Jā. Mums absolūti, manuprāt, nav tad katram ir jādomā, kāpēc man jādzīvo tā, kā grib mans kaimiņš, tā kā grib mans draugs, tā kā grib vēl kāds. Es dzīvoju savu dzīvi, es daru to, kas man patīk, es daru to, kas es uzskatu, ka ir vajadzīgs. Un es došu saviem apkārtējiem, savai sabiedrībai, savam kolektīvam tas, ko es šobrīd uzskatu, ka ir ok. Jā? Un vienmēr būs blakus cilvēki, kur teiks, šis sieviete nav ok, darām citādi. Jā? Mēs izdiskutēsim, izrunāsim un, ja vajag, darīsim arī citādi. Tāpēc, manuprāt, tā. Jā, vēlos jautāt arī padomu, kas varbūt noderīgs arī mūsu skatītājiem, klausītājiem. Ko jūs ieteiktu darīt jauniešiem, kurie šobrīd atrodas strupceļā un nezin, kā rīkoties tālāk, kā sevi saprast un kas viņi ir un kur viņiem, piemēram, pēc vidusskolas doties? Ļoti bieži vien labs jautājums. Kā atrast sevi? Manuprāt, mums jau šobrīd ir diezgan daudz dažādas mehānismi, aktivitātes, ka tu vari pildīt testus, tu vari aiziet tur dienās un paskatīties, ko es gribu darīt. Jebkurā gadījumā, kā es teicu, nav pareizi izvēlēties programmu, tāpēc, ka tu draudzene iet, vēl kāds tur iesaka, vai kāds tur labi pelna, bet tas nenozīmē, ka šī profesija labi pelnīs arī pēc 10 gadiem. Vēl, manuprāt, ir būtiski, šobrīd ļoti daudz jauniešu izvēlas studēt pēc studiju programmas nosaukuma. Un tad beigās tas saturs pavisam cits. Bet šobrīd augstskolas tomēr piedāvā visu šo te spektru, paskaties, kādi tie kursi būs un ko jūs iemācīsieties un kāds beigās būs diploms. Un kāda būs specialitāte, un vai jūs to gribat darīt. Ja? Un tur ir katram vienkārši jāsēž, jo tas nav tāds lēmums šodien es pirkšu saldējumu vai bulciņu, vai ne, un rīt varēšu jau darīt otrādi. Tomēr uz gadiem tu pieņem. Lai arī mēs zinām, ka tur profesijas mainīsies, un ik pēc 7 gadi vienalga kaut ko citu sāksim darīt. Šobrīd tev grūti pat izvēlēties profesiju, kurā tu vari būt droši, ka līdz vecumam nostrādāsi. Tāpēc, viss mainīsies, bet vismaz izvēlēties to, ka es studēšu šobrīd to, kas man patīk pašam. Jā? Jo atkal, tas veidos mums katra paša to komforta zonu. Klausieties sevi, jaunieši, tiecieties pēc saviem mērķiem un nedomājiet, ka sabiedrības viedoklis ir galvenais. Klausiet sevi, savu balsi. Jā, paldies jums
par izsmeļošu diskusiju. Kā jau katru epizodi, mums ir neliela aktivitāte, kurā no iepriekšējās epizodes viesa tiek nodots jautājums nākamajam viesim. Un jums ir jautājums, kādu profesiju jūs izvēlētos, ja būtu pabeiguši vidusskolu? Ja šobrīd pabeigtu vidusskolu. Ja šobrīd pabeigtu vidusskolu. Tā noteikti būtu medicīna, jo es savā laikā gribēju, bet bija kaut kādi apstākļi, ka es to neizdarīju, bet jā. Tāda laba profesija, bet grūta, tiešām grūta. Ne katram laikam pa spēkam. Es saprotu, ka es tiešām neietu uz medikiem. Jā, tie noteikti 10 vairāk gadi, lai to sasniegtu, bet ja es to pareikinu, es jau arī līdz doktora grādam kopā ar visiem bakalauriem, magistriem arī esmu tas pašu 10 gājus. Jā, labi, paldies jums. Paldies jums. Es palūkšu jūs uzrakstīt nākamajam viesim jautājumu, kurš paliks noslēpumā no skatītājiem, klausītājiem. Tas var būt jebkas, jebkura tēma, kuru vēlaties. Kā var ir ieslēgt? Jā, labi, paldies. Jums, skatītāji, tas paliks noslēpumā. Nedomājiet tur pietuvināt ar kameru vai kaut ko vēl izdarīt. Jā, jaunieti, ja tev ir kādi jautājumi konkrētam uzņēmējam vai arī saistībā par uzņēmēju darbību, tad droši apskaties mūsu aprakstiņu, kur ir mūsu kontakti un sazinies ar mums. Tiekamies jau pavisam drīz.